Labi, tad es iesākšu pati. Šī ir mana otrā reize ar brāļiem Klēģeriem uz ezera. Ja kāds atcerās, ka pagājušajā sezonā mēs 10 stundas aizvedījām uz lielās ilgas. Neveiksmīgi, tāpēc man tagad ir pavisam cita stratēģija. Mazāks laiks, vairāk zivju. Ļoti labi sadēļ. Mums tā patīk. Man liekas, ka šajā seriālā leģendas ir tas, ka viņi kādreiz kaut ko noķer. Nu labi. Es vidas dienestā esmu 6. gadu. Ar zivju lietām nodarbojos 4,5 gadus, 4 tā rīktīgi. Man jau ir tādi vecāki kolēģi, kas stāsta, tādi kādi mēs, ja, tad nācām laivā, nav kur sēdēt, ja, viss pilns ar tīkliem, murdiem, viss kaut kas. Tagad tā situācija vecie apmiruši, tie riktīgie malu zvejnieki, ja, ir tāds kaut kur Liepājas ezerā 2 ķēmojās, ja, Tad, kad viņiem tur nolasīja kaut kādas 30 tīklus vienā reizē, ja, tas uz līņu laiku viņi tur baigi šiurējās, tad miers kādu laiku atkal, ja, bet baigi manīgie visi. Tā mums Ventā ir, tā mums tur Engurs ezerā tur šeptējās, ja, ir tādi Ventā tur tādi smagāki, tur kriminālie varianti iet jau, ja, tur ir. Kad strādā lašu laikā, tad tur ir tīkla galā. Ja. Tur ir ziņotāji, tur ir trauksmes tīkls, ja, kas tur aiziet, ja tikko kā mūs pamana. Mēs tur naktis vadam un dienas. Ja. Tur reāli iesaistam visu, ko var iesaistīt. Brauc pat no Latgales mums inspektori, palīgā. Cik man ir zināms, tad Rīga, lielā Rīga, ja, ir tā, kas patērē visu to pamatā. Ja. Bet tur ir Rīgas spīķeris lielais, ja, kur saplūst gan legālās, gan nelegālās kopā, un tur jau tur vairs neizšķirs, kurš ir. Jā, es saku, tādu pilnīgi 24 stundu tādu vačošanu mēs nevaram uztaisīt. Fiziski arī un ar tiem cilvēku resursiem. Ir mums tur meža kameras, 4G kameras, ja, šur tur liekam, un ehalotus tagad aktīvi apgūstam. Mēs sapirkām pa zivju fonda naudiņām. Un praktiski gandrīz katrai grupai jau ir savs ehalots tāds, tāda labi tāda ehalota nopirkām. Un arī dronus izmantojam. Ja. Ir te nēģu kaut kāda lasītāja arī ik pa laikam uzpeld, arī citreiz kaut kas nopietnāks, kādas murdus, lielos nēģu liek. Bet, jā, ir gājis mazumā, bet ir ko darīt, jā. Labrīt! Jauna diena, jauns ezers. Mēs laikam 2 reizes vienā ūdenī šajos piedzīvojumos nekāpjam, ne? Es domāju, ka būs iemesls atgriezties, jo šajā ezerā zivīm ir jābūt, un viņas ir. Un pamatojums tam ir tas, ka mēs pēdējo reizi glābām viņas no slāpšanas 2016. gadā. Tātad 8 gadi nav slāpuši vairs, pateicoties dabas apstākļiem. Ir atkušņi bijuši. Otrs ir tas, ka rūpniecisko zveju, pamatojoties uz sabiedrības lielāko daļas iniciatīvu, atteicās no tīkliem. Super. Un trešais, gājām palīgā valsts dabas aizsardzības inspektoriem cīņā ar malu zvejniekiem. Man atriebības dēļ mašīna sadedzināja. Jā, iebrauc sētā, ielika plasmas dēļ degošu un aizbrauc. Bet tas man nenobaidīja un drīzāk pastiprināja to vēlmi, ja viņiem tik galā. Bet kāda ir lielākā līde, kas šeit ir? Vai tu esi redzējis? Dzīvi es viņu neredzēju, es viņu beigti redzēju. Tas nav labi. Droši pierādījums, ne? Nē, tur bija tā, ka 2001.2. gada ziema, pieaugusi ziemā ūdeli, skrien garām līdegas galvai, ķermenis jau notīrīt. Un tā galva ir daudz garāka pa ūdeli ar visu asti. Tad jūs iedomājaties, kāda tā līdeka ir bijusi. Jā. Bet klāt netika un vairāk nekā, bet tāds moments. Un kāds ir makšķernieks skats uz ezeru? Viegls, grūts? Interesants. Viņš 3 dienas var būt pilnīgi kluss un 4. vienkārši sāk šaut.
Jo tās ir tāds, ir daudz, kas atbrauc un vairs nebrauc vienkārši, tāpēc, ka nav nekas. Tu atbrauc un ir. Un viņš ir tāds, kā vējiņš pūš, kā saliņas, ja viss atkarīgs no tā. Tā štrumbanis ir uzvilkts. Pirmais zivs jau otrā laivā ir noķerta. Āķi ir asi. Tāpēc kā blīvīte starp zābakiem un makšķeri. Aiziet, dodamies stāšu ūdenskrātuvē. Nekad neesam bijuši un viņas nekad mūs nav redzējuši. Mēs viņus arī tāpēc gribam sarīties un parādīt jums, mums un visiem pārējiem. Mānekļi pēkšņi tā, hops! Sveiki! Aiziet! Top! Aiziet par lielām līdakām! Māziņi! Gribās saprast, ja tiešām nezinu, vai viņas atvērsies vai neatvērsies šodien. Varbūt viņas vakarā ēdīs, bet es teiktu, ka uz to kuibušu jau te vajadzētu aizgāzt. Var jau darīt tā, braukt uz turieni un tur kurināt grilu, kā aizbrauc. Kamēr krāmējās iekšā, tikmēr copa bija. Laba copa bija. Mutulis bija labs arī. Tāds kārtīgs mutulīts bija. Pirmā galva. Ja šeit ir līdekļi, mēs tev pierādījumus var parādīt. Teikstās, tas pirmās māju upuri. Tagad cūgas dzīvo. Te ir liels līdekļs, ja? Mēs pirmā reizi. Es kaut kādu 8-9 noķēru vakar. Vakar? Man te ir pagājušo gadu 16,5 sams. Labs. Uz velci? Jā. Zin kā, mēs tomēr meklējam leģendas. Tikko vien notika mūsu acis priekšā. Ka vīri braukāja uz velci. Tāds ozola izmēru vīrs. Sēdējis bija virsū kātam. Bija izlaidis ārā tālu auklu. Palīdzēt, pavēlcēt tebi. Jūits bija uz velci un izrāva visu makšķeru ārā. Jums? Visu spinningu izrāva ārā. Kur aizķērās? Paņem copu pilzot savu vizu lielu un izrāva ārā un aizgāja visu spinningu. Kurā vietā? Grūti pateikt, kaut ko. Aizgāja izpuļakts nogā. Bija, neturēja rokās vai? Es biju ieblāzis iekšā un es tik dzirdēju, pūm! Es jau pazūd spinningu. Žila bija kaut kāds 70 metri. Vakariņas pēc smaga nepadarīt darbu. Jā. Apriķu fest. Bet ar pilnām mutēm līdeks fileju uz grilu nevarētu teikt, ka nepadarīts darbs, bet ambīcijas Līdz galam nav. Nu jā, hotdog maiņas jau nav. Tad, kas tad tas par hotdogu? Mums laivā pašvaki gāja, bet vietējie matadori parādīja, ja strādā tad un zina, tad var. Un tie stāsti, kurus mēs dzirdējām vakar un šodien citreiz arī ir vērtīgāki par noķertām zivīm. Daži ir tādi, kurus var stāstīt, daži varbūt, Jā, varbūt ne. varbūt labāk. Nē, forši. Paldies jums Jā, Paldies jums. par super. šodienu. Ar pilnu Paldies, muti. palā pavadīja dienu. Par Pūles ezeru. Ezera dzīve visāds zūvs, abet stinste ir no ezera rašnas. Teik stāst, ka kādreiz te bijis liela pļauja. Kārsta vasaras diena ļaudis vāķējuši sienu, makteni steigušas, jo nācis viens bārgams tumšs padeves. Te, kur radies, kur ne, atjājis mazs vīrelis, balta zierga, taisen pļāps vide. To mazo vīreli mēs vēlāk satiks. Sveiciens. Gins. Es esmu Aivars. Jā. Kā es pēdējā laikā mēdzu teikt, es pārstāvu šitā ezera zivju sabiedrību. Cik gadi te ir pie šitā ezera pavadīti?
Jā, oktobrī tagad kaut kādā 20, tā būs 21 gads, kopš līgums ir noslēgts par apsaimniekošanu. Pēc iesākam jau tagad bišķi ātrāk. Tā ideja sākās dēļ to, ka mēs negluži pareizi, bet tādi zolīdi džeki sapratām, ka te ir bardaks. Tie 90. gadu otrā puse. Tas pirmie gadi bija tas kariņš ar tiem, kas iedomājas, ka viņi te ir 20 gadus tos tīklus mājā likuši uz brekšnāts, tā viņiem tas vēl ir, raibgāji. Solīja gan slīcināt, gan šaut un visādi tam līdzīgi, bet tas lielākoties viss ir humors un biedināšana. Tā mēs viņu te piesārgājam. Es dzīvoju klāt, tas ir pilnīgi cits stāsts. Man var pazvanīt naktī, te kaut kas izskatās aizdomīgi, caukšos braukšu. Te ļoti daudz cilvēku ir savus personiskos rekordus, dažādām zivīm, jā. Es ar šogad vienu palielināju pa centimetru no 45 uz 46 asari. Baiglis. Skaists, jā. Jā, tas mērķis ir tas 50, bet kaut kā nedodās. Principā šī zonā te jābūt ir lielajām arī. Jo te bija tāds cirks, tas bija pandēmijas laikā, man liekas. Un svētdien atbrauc ar Aivaras, kas ar ķerās. Ķer paliek ar vien mazāk. Man apnīk aizbrauc mājās pēc stundas zvanu, ko lai dara 20 minūtes, nevar izkustināt. Uz to asaru kārtiņu. Tā ir, šī apzinātā laikā lielākā līdaka, ko es esmu redzējis. 14,1 viņa bija. Skaistas jūs. Uz 3 colu gumiju, uz vieglo kāti. Gandrīz stundu. Ap 2 bija noguruši. Pie viņa pa to pontonu viņi laida apakaļ un ap 2 bija noguruši, bet viņi beidzot aizgāja. Bet vēsturiski, ko es zinu, tas ir 17. Bišķi jau tas panoptiķis maiss, jā. Mums ir ļoti vienkārši. Mums ir viena zivs, viena zandarts, viena līdaka. Tikko tev uz laivas ir virsū, tu vari velcēt, bet tikko viņš tev uz laivas ir virsū. Uzliekot tos augšējos mērus un neizķerot tās lielās līdakas, tas nārsts sanāk un tas mazais gals pats par sevi atjaunojas. Arī vidēji smuki paceļās. Jā. Viss atkarīgs no attieksmes. Redz, Čāls tagad ir noķēris tur 20 sam, viņš lēnā gadā brauc uz māju, jo viņš drīkst tikai vienu paturēt. Viņam nav nemaz doma, ka viņš paņemtu vēl vienu. Tas ir tas, kas iet uz priekšu. Tā apziņa tiem cilvēkiem. Ilgi jau emocijas. Mēs gribējām uz zivi paskatīties, jo mēs paši netiekam pie zivs šodien. Čau, Gins! Tā kā sīkie pie kompekšu veikala. Šī tik lielu zivi es neesmu turējis rokās. Visu es nevarēšu izvilkt, bet šī tāda briesmoņa te pieskatīta, bet dzīvo. Kā izskatās? Vai nav iznācis? Es nezinu, cik viņš sver. Tāds tas pieskatīties resurs ir Kurzemē. Un tādi Kurzemē makšķernieki. Kā ar lielām līdakām? Ir trapās. Šodien redzēju kaut ko arī? Vispār, kad es eju saviem cits zivs, neķerīsti. Es te pēc tam pamēģināju pāris līdaciņus, bet ir šogad 3 līdakas uz 10. Ka nevar sūdzēties. Un sams lielākais kāds te trāpies? Tas arī bija pagājuši mēneši 41. Patīkams sagurums. Divreiz lielāks varētu būt. Garāk pa mani vēl bija pats sams. Ļoti svarīga lieta ir jaunos ezeros, kā atbraukt. Protams, vajag arī tāpēc, kā mēs uzreiz pamatā pie krasta, pie laipas, pie zālītēm, noroju dullumu pirmo. Bet ļoti būtiski ir saprast, kur vispār tā zivs uzturās. Rudenī visvieglāk, protams, zivis ir meklēt dziļumos, bedrēs. Viņas nāk tur baros stāties sīkās un tad lielās nāk uz leduskapi. Un kamēr vaktē to ekrānu, tikmēr var iemest arī uz velcīti. Jā. Laba? Varētu būt normāli. Pirmā kursemniece vakara copa ir sākusies. Sām iedvesmo. Baigi skaistā krāsa, pasties kāda viņai ir. Krāsa pa krāsojumu. Ko tu nos, cik viņa stipra? Dod gumiju. Šito man vajadzēs vēl. Tā. Ļoti skaists krāsājums, cik izteikts, pasties kāds viņai ir. Čau, puzē, šitam liekas pirmā līdeka puzē. Aiziet. Pasaka, ka mēs esam labie džeki. Pasūdzies,
sauc omes uz kautiņu. Jā. Tā. Labi. Tas ir nosēdies skaists vakars uz Pūzes ezera. Noteikti ezers, uz kuru gribas atgriezties, tāpēc, ka tas resurs te ir pirmkārt sargāts, otrām kārtām labs. To mēs paši redzējām, varbūt rokās tā baigi nesajūtām, bet nebija arī tur pavisam sūdīgi. Bija copas, nezinu, kaut kādas 5 copas, laikam bija. Jā, vienu dabujām. Stiķis, sapinies. Mūsu domas arī. Kā lai noķer līdeku? Man liekas, ka šitie seriālā leģendas ir tas, ka viņi kādreiz kaut ko noķer. Tiešām mēs nemākam. Nezinu. Grūti tā dzīvīt. Bet nekas, rīt atkal spīdēs saule. Ko mēs darīsim? Brauksim makšķerē. Dziļinām, tev nav baigā starpība. Ekstrēmisti. Trakiem pieder pasauli. Man arī slimnīcas abonements. Brauc. Vēl. Labrīt. Viens labākajiem. Gunārs, prieks iepazīties. Bāze ir skaista, pašā ezera vidū atrodas, tā kā var braukt uz abām pusēm. Nu, redzēsim, kā jums tās līdekas ielenks. Jā, šitien te īstenībā šajā bāzē mēs vakarien runājām. Sākās tāds mūsu jauno laiku spinīgošanas stāsts. Nu, līdeku stāsts, ja mēs 12. gadā ar brāli atbraucām ap divi uz šejieni, pie Artūra palikt pa nakti un copēt. Nu, copanē ar ko baigi atmiņā nepalika. 2 sadaļas noģērām. No malači. Ar spinīgu. Jā. Bet tā pieredze vairāk, kas te bija krastā, viņa palika atmiņā. Bet jā, ezers ir tik foršs sekls. Brīžiem liekas pa seklu. Līdeks ir vēl seklākās vietās, nekā jūs domājat. Jā? Jā. Pilnīgi dubļos. Cik sen tur šeit makšķerē? Pats es makšķerēju, kad vēl nedrīkstēju te braukt. Un man te bija kolēģis, bija tāds bitiņš, Alfrēds, dzīvoja te pat Ķūļos. Viņam bija vietējā laiva te patās, un tad mēs braucām. Salīdzinu tos laikus, kāds tas ezers ir no resursu viedokļa? Līdeks lielāks, mazāks? Noteikti ir nabadzīgāks. Kaut gan zvejnieki laiž... Viņi taisa projektu katru gadu un laiž līdeku mazuļus iekšā. Un vēl kas, es tepat foreli esmu noķēris. Pēc nārs te jau kaut kādā, es nezinu, decembris, man liekas, bija kaut kur ap kilogramu. Vakardien arī diskutējām, klīst leģendas un tā par piecirtieniem seklos ezeros. Jo tas, ka nedrīkst ar acīm piecirst, tas ir skaidrs. Tādos seklos ezeros, ka tu redzi vilni vai ka viņi uzbruk. Bet tad, kad sajūt to pirmo sitienu, ir uzreiz jābliež vai bišķiņ jāuzvēr. Nē. Līdaka nāk, tu redzi, liels vilnis nāk, jau uzreiz sirds, kas sakas, pamirst bišķiņ. Jā, tev jāgaida, viņa attaisa muti, tagad viņa saķer, un tu arī vēl nedrīkst cirst. Viņai tā mute jāiztaisa ciet ir. Un tas ir pauze kaut kādas pāris sekundes, un tikai tad tev jāpiecērt ir. Baigi pacietīgi izklausās. Jā, tas būtu. Tas ir daudziem, tas nav vienkārši rakstura ziņā, to nevar. Nu nāc mana mūza. Tā, opiņā. Lūdzu, sežamies. Uzreiz pie stūris apsties. Zini, drēbi. Uztaisīsim vienu video pirms, ka mēs ejam iekšā. Paskatieties, draugi. Te mums ir Engurs ezers. Domājam paņemt pāris lielas līdekas. Es jau esmu sagatavojusies. Man līdzi ir
kukurūza. Kāds domā, varbūt stulbi, jo kukurūza iet uz karpām, bet man ir īstā kukurūza, jo līdeka ir plēsējis. Un tā, viss ir sagatavots. Lai mums veicas. Kā Venēcijā. Cik romantisks izbrauciens. Cik lielu tu gribētu noķert? Nē, lielu, nē. Kaut kādā 80 centimetri varētu. Tā jau ir labā. Es novēlēju tev tādu pieķerās. Priekš manis tā ir maza. Ok, man patīk tās ambīcijas. Jo vēlāk es noķeršu vēl lielāk. Jo 3. sezonā. Kaut kur Norvēģijā. Arī variants. Man nebija nekāda tāda dāma cimdi piekdienai, tāpēc paņēmu šos. Viņa teica, lai paņem cimdus. Es domāju, obligāti, lai paņem cimdus. Savu cimdu piekdienu ar neglītiem cimdiem. Šur no vakarklētas ātri norāvja. Jā, un galā kolēģis arī teica, lai es velkot vakarklētu un pārsteidzot tās mammītes. Protams. Un viņas ir jāņem uz izbrīnu. Un varbūt viņas nāks, zini, kāpēc? Pagājuši, kad es viņām tur mēģināju kaut kā pielabināties, tagad es viņas vienkārši likšu uz konkurenci. Jā. Nu, tā radīšu viņās tādu, Jā. Kura ir te ezera valdniece? Un viņas nāks parādīt. Un iedomājies, es šo metodi patentēšu un Džeki brauks vakarklaitās. Nevajag mums pārāk daudz, ja tās vakarklaitās čaļi ir. Astāja un copi kā ir. Ruduļi pat galīgi seknu, tur, kur 10 centimetri varbūt pat ūdens nav. Nu, viņi bedrītē stāv un gaida, ruduļu bars viņi klejo, staigā un tā viņi uzbrūk. Un tik redz, kad kaut kāda liela līdaka tik govu noveļās un noķer. Vakardien bija mušotāji pazīstami. Viens bija konkrēti iekšā. Viņš bija kaut kāds 3,90 dabūjis. Bija kāda caupe? Nē. Jums? Nē. Vēl bišķi jāuzmētā te. Un tad aizbrauksim, noķersim kādu līdaku. Labi doma. Ja klusi uzvedīsieties. Man tas ir grūti. Ļoti. Bija copa. Copa bija tikko. Jā? Jā. Ja es būtu tā baigi aizrausies, man noteikti arī sagādāt sev tādu šikāku copes tārpu, varbūt ar kaut kādām spalvām. Tāpēc, ka padomā tiem makšķerniekiem, tie vizuļi, piemēram, vizuļi, viņi ir fantastiski. Paskaties, ka šis ir mans tērps naturāli, ja? Ko es minēju. Spalvas, vizuļi tik kapitāli, paši pelēki, nekādi. Paskaties tādā tērpā, ja tu copētu. Es tev piekrītu. Tas ir baigi garlaicīgi, ne? Tur jau tā lieta. Melns, pelēks. Pilnīgi nekā. O tu gribi, lai nāk līda. Nav viegli. Saulīte spīd un ziemeļīts pūš. Braucam uz mierīgākiem ūdeņiem. Bet kāpēc es, ja būtu līdeka, es tādā saulē ārā nelīstu? Nē? Nu, kur tu? Labi, pasties. Tu esi pirmo reizi Angos ezerā, ja? Es kādreiz te bijusi? Nu, tur gar malu ir baigas seklas, jā? Jā. Baigi? Nu, es nezinu. Man vajadzētu kaut kādu tā kā saliņu vai kaut kādu līcīti. Es zinu vienu vietiņu te patais stūru. Tur būs itī skaisti un būs arī saulaināks vēl laiks. Tu varēsi pasauļoties mierīgi. Gribas, kā tur aizbūt? Nu, kur tas ir parā? Neku šodien krūmos. Nopietni. Tu man netici? Neredzu. Nevienu sarkano karogu. Kādreiz Džeks saka, es te tur aizvedīšu. Es tad aizvedīšu krūmos? Tepat krūmos. Jā, tepat krūmos. Tur viss droši. Tev patiks. Tu man uzticies. Ir. Tur visur tas zīves te ir vienkārši viņas cimperlīgas, es jau saku. Nevajag tik daudz uz viņām koncentrēties, kā tu. Zini, tā mečām bišķīm patīk tāda vienaldzība. Jā? Tā kā nevajag skriet pakaļ, ja? Tieši tā. Kad tu tā Paldies uz par viņu tā, padomu. Kad tu tā pasaki, nu kā gribi. Jā, domā pati, ja? Jā, var arī te peldēt, kas man. Tāpēc es vispār pat neskatos tajā virzienā. Labi. Kā jums? Bija kāds opīts? Ļoti skaists ezers. Smuki aizaudzis ir. Jā. Nē, mums pagaidām tikai skaisti laikapstākļi. Kur
jūs slēpjat guvumu? Ir kaut kas? Bet, pa vienai noķērām, jā. Nu, vai tad lielamies, liekam pa vienai ārā un lepojamies? Bet pie zālēs, ritīgi daudz. Mēs tad pēc vienai sienai tur braucām garām. Es nezinu, kad 3, 4 tur atrādījās. 4. Vienā vietā 2, tad vai 6, ne? Viena tāda kārtīga galva izmīd ārā. Oi, tagad šitie makšķernieku stāsti. Tad makšķernieku stāsti. Nu, mēs ar Ginti ar kaut kādas 17 redzējām. Un tik slikta copa man nav bijusi. Es nezinu, varbūt, kad neīstā laivā. Es vēl atbraukšu un atriepšu. Pa jums. Pa visiem. To es jums apsolu. Es arī gribētu atriept. Jo es esmu atriebīgs. Mēs kurzamies zinām vēl dažus ezerus. Kuri mums ir parādā? Mēs jābrauc atriepties. Tas ir daudz vispār, tad labi ezeri. Tā kā mēs liela līdeku vednieki, ja? kā sakam mēs un citi, go big or go home. Ja? Bet, Go home, mācību redzot, biežāk. Go home baigi bieži sanāk, ja? Lai mēs nedzīvot tādā utopijā un vienreiz pasaulē. Nu, ko mēs solījām atbraukt, atriepties par Necopi, Engurē, un te mēs esam. Brālis gan ir Somijas ūdeņos, bet es esmu paņēmis līdzi vēl pāris džekus, kas zina Engures ezeru mūšotāji, bet viens gan būs ar spinningu. Un mēģināsim parādīt, ka te tomēr tās zivis ir un ka viņas var noķert. Atsaucīgākas ir nekā bija iepriekš. Tas arī ap 2, ne? Tas normāli, jā. Opā. Šķilks. Ir pagājušas dažas dienas, kopš mēs atriebāmies Engures ezeram. Atrieba bija īsti nesanāca, tāpēc mēs esam atgriezušies atriebties viņai atkal. Nevis viņiem, bet viņam. Un jāmaina ir viss, kas nestrādāja. Cita laiva, nu un arī citi komandas biedri. Man līdzi ir Engures ezera eksperts Renārs Upīts, kuru reiz tu makšķerēsi. Šī ir mana pavisam pirmā reize Engurē. Tā kā mums eksperta veiksmē nenostrādāja, tad šodien mēs paļausimies uz ezera debitanta veiksmi, jo pagājušais, kad es Renāru paņēmu līdzi, viņš noķēra ko? Savu rekordu uzlaboja 116 cm garu līdeku, tā kā šeit mēs pārbaudīsim, vai šeit 120. Viņa aizgāja. Nebija nekas liels, man liekas. Ja vēl dēls izfilēt, atrast to. Ir. Re, kur tev vakariņas būs. Izskatās vakariņu izmērs garais. Arī. Ruduls uz Big Bite reāli iedeva kārtā. Atslēga numur 2 atradām Ruduļu baru. Un pie Ruduļu bara dežūrē kas? Zaļie žokļi. Sačaka? Jā. Nāk. Aizgājā. Neaizgāja, nē. Ir. Labi.
Izčīkstēja, ja? Jā, parādājām drusku. Smuka tāda 80. Nav tik labi bijusi. Nu, izstās viņai pa vidu kaut kāda tāda rēta. Kaut kas viņai kaut kad ir noticis. Nu, forši, bet paldies tev, stipra. Pīšķiņa lielāks. Forši tānguri tomēr. Ko mūsu Kurzemes stāsts šogad noslēdz, bet viņš ir noslēdz tikai šīs piedzīvuma filmas ietvaros, jo tas lielākais iegūms, līdzīgi kā pagājušajā gadā ar Latgali, ir atkal daudz jaunas sirsniņas kartais, jauni paziņas, kontakti, draugi. Ir daudz ezeru, kuros mēs nepaspējām iebraukt, bet jā, tas formāts mums bija, mēs veltījām vienu dienu katram ezeram, un pie vairākiem no viņiem mums teica, nu tad ir jābrauc uz vairākām dienām, lai vispār Vai uz nedēļu. Jā, telti, jā. Nu, arī par Kurzemi var teikt to pašu, ko par Latgali Pārni, ka visur, kur tu brauc, tevi uzņem kā senu draugu, izmitina, izguldina, palīdz ar visu. Un, protams, tās galvenās lietas jau ir, kad gribās vienmēr noķert zivi, gribās noķert daudz zivis, lielas zivis. Bet dzīvē mēs, paldies Dievam, nevaram visu paredzēt. Un lielākā vērtība ir tieši šis cilvēku faktors, tie stāsti, ko mēs esam dzirdējuši. Daudz paliek aiz kadra. Jūra, tas man ļoti patīk, ka tas stāsts pienāca klāt mūsu biezajā līdeku grāmatā. Jā. Nu, mēs arī, kad kaut ko jaunu iemācījāmies, ka katru reizi tev ir jādomā, un tā jūra tādā ziņā bija episki, kad veizīves, kuras mēs nekad neesam ķēruši. Forelēs bija. Forelēs, jā. Daudz jaunas lietas. Kurzeme ritīgi skaista, ritīgi bagāta, mazas upes, lielas upes, skaisti ezeri, dziļi ezeri, sekli ezeri. Jūra, savienojama ar jūru. Mums Latvijā ir ļoti daudz fantastiskas vietas, kur braukt, kur atpūsties, kur copēt, baudīt dabu. Tāpēc, kā vienmēr, ko mēs darām? Mainam ezeru un tiekamies ūdeņiem. Mainam arī reģionu, kur tu gribētu nākamo Zemgali vai Vidzemi. Nu, es gribētu aizbraukt uz Vidzemi, laikam. Sarunāt. Bet to mēs nekad nezinām, vai ne? Viss. Dodamies tālāk. Īstenībā ļoti foršs vakars. Un kā hobijs copa īstenībā ir ļoti saturīgs brīvā laika pavadīšanas veids, jo tas tev iemāca tādu foršu procesu izbaudīšanu. Mēs sabiedrībā un savā ikdienā esam tā tendēti uz mērķi sasniegt, dabūt, saražot, vairot, ka mēs bieži vien aizmirstam, cik lielas nozīme un cik liels svarīgs aspekts ir tieši process un tā izbaudīšana. Tāpēc es turpināšu atbalstīt brāļus, kur man ir par GG. Un mēs jau tiksimies noteikti uz Vidzemes ezeriem.